Reklāmu Vurcam bezmaksas, viņš par to nemaksā. Labi, tur uztaisīt par maksu. Labi, tur. Varbūt viņus atradīs kādu rullīti. Tehnoloģija. Un šis ir tas, kas mērīs attālumus kastēs, gar sienām un tā tālāk. Ierakstam savu vārdu, rakstam iekšā. Tagad mēs gaidām sacīgas sākumu, jā? Jā. Ejam skatīties, ka tas ir tas, kas būs skatītājiem, jā? Šodienas labākie drifti, nedēļas destroyers. Komandām mums būs opcija pievienot logotipus, tā kā divpusējais Vurts. Viņam ir opcija, viņu komanda būs, teiksim, viņu traiks, visu laiku viss, kas brauks, būs Vurts traiks. Tad, kad viss ir ārā, spiežam start drifting. Nu, pēc start drifting, leko ir 3, 2, 1, 0, aiziet un sākās drifts. Šis parādās, ka ir kamera ieslēgta. Ejam pie ekrāniem tur. Iekšā lielā zālē būs parādījuši mums lielais ekrāns. Visāk sakot, ēdam picu un redzam, kā kolēģi brauc vai muterīts ar pāterīšiem var sīkos iemest trasē, bet skatīties laivā kā 1,2 stundā sitās. Bez drifting titula atpakaļ var nebraukt. Nē, galīgi nesanāks. Nesanāks. Labi ir, braucam. Var redzēt, ka ir sprints. No, ir 100 štuki. Apstājas, bet reku viņam tagad ritīgi ātri tie punkti nāk. 39x. Ka nav vēl tas. Ne, protams, tas vēl ir work in progress, bet ritīgi labs 44 reizes. Bonus viņš jau reku var redzēt pēc stabiņiem. Pēc stabiņiem var redzēt, cik daudz ir lean angles, cik daudz ir ātrums. Un jo vairāk lean angles un jo vairāk ātrums, jo vairāk punktu pareizi. No, reku jau liņās puses ļēms būs gatavs.